Mani sauc Renāte, un Bauskas kuršu veikalā esmu vecākā uzskaitvede. Manā darbā mani visvairāk aizrauja tas, ka katra diena ir citādāka, katra diena ir dinamiska un nekas ikdienā īsti neatkārtojās. Un visvairāk lepni es jūtos tad, kad man ir izdevies atrisināt jebkādu problēmu situāciju, kāda ir radusies veikalā. Mana veikala komanda un tieši mani kolēģi ir ļoti apzinīgi un savu darbu vienmēr izdara līdz galam. Ļoti atsaucīgi, jo ja vienmēr būs kāda problēma vai kāda situācija, ko es nevarēšu atrisināt, es zinu, ka man atnāks palīgā. Un pats labākais ir tas, ka mani kolēģi ir ar ļoti labu humoru izjūtu. Renāte mums ir raksturu meitene, bet ar tādu dzirksteli vēl ir jāpameklē cilvēks. Atsaucīga, labsirdīga un, teikšu arī godīga garstāvokļa cilvēks, kā mēs visi. Rīko ļoti skaistus pasākumus, tieši veikalu pasākums, kas mums ir tādi vasaras Ziemassvētki. Viņa mums ir vairākus pasākumus veidojusi, patīkami, forši, ļoti sirsnīgi. Man patika ļoti jaungada pasākums, ko viņi organizēja. Viņi bija padomājis pa katru. Ja kuršu veikala, piemēram, mums pārsteidza savām dāvaniņām, tad Renātās dāvaniņas bija tā kā bišķiņu pārformējusi un pie katra maisiņa pielikusi klāt katram vārdiņu, kur bija kokā izgriezt tāds aplīts. Ļoti sirsnīgi, ļoti patīkami bija. Šobrīd mēs atrodamies manā mīļākajā vietā Bauskas novadā pie šīs graznās, cēlās un skaistās Rundāles pils. Šis mans stūrītis Latvijas, kas ir Rundāles pils, man asociējās ar manu ģimeni, ar bērniem, ar vecvecākiem, jo manas vecās mammas māsa šeit kādreiz strādāja un mana tante šeit kādreiz strādāja. Un bērnībā mēs ļoti daudz nācām uz šejieni pastaigāties. Savu brīvo laiku es pavadu ļoti dažādi. Man ir principā divi hobiji. Viens no tiem ir kulinārija, es cepu bulkas un kūkas, un otrs no tiem es dejoju vidējās paudzes deju kolektīvā Rundāle, šeit pat Pilsrundālē. Kādam, kurš iekārto savu stūrīti Latvijas, es noteikti novēlu atbraukt pie mums ciemos uz kuršu veikalu, satikt kādu savu konsultantu un vienkārši aprunāties par to, kas ir vajadzīgs, jo mūsu konsultanti ir zinoši, spēcīgi savā jomā un noteikti ieteiks jums tikai to labāko.